Radošums un inovācija. Es teiktu, pirmais nenoslāpēt cilvēku bērnā to radošumu un inovāciju, ar ko viņš vai viņa ir piedzimis. Un te nu tās pirmskolas un ģimenes un sabiedrības milzīgā loma. Ja mēs pirmos 5-7 gadus mācām bērnam būt tā kā visiem, būt mierīgam un paklausīgam, un tad sākam viņu iesaistīt radošumu programmās, tad kaut kas tur īsti pareizi nav bijis. Droši vien nevajag vispirms mācīt visiem zīmēt vienādu eglīti un pēc tam sagaidīt, ka mēs esam radoši un katrs savu skatījumu piedāvājam pasaulē. Un, ja mēs runājam par radošumu, tad tas mans novēlējums un redzējums ir tāds, ka katrs cilvēks mums valstī saprot to, ka ir ļoti svarīgi jau no mazotnes piedalīties dažādās mākslas aktivitātēs un veidot sev kā radošu personību. Jo tā ir ļoti būtiska īpašība 21. gadsimta cilvēkam. Tas ir saistīts ar cilvēku elastību, kontekstuālo domāšanu, spēju pielāgoties dažādiem apstākļiem, spēju izmantot tās savas zināšanas, ko viņš apgūst. Tas, kas vienam var sagādāt prieku, tas otram atkal šķiet neizprotams, piemēram. Tā kā es teiktu, galvenais ir varbūt paplašināt to normas, jeb pareizības ietvaru un iekļaut viņā cilvēkus, kas pirmā brīdī varbūt atšķirās no vairākuma. Un arī šī ir tāda jauka lieta, kas faktiski vienam abas mūsu organizācijas iekļaušana un cieņa var būt pret cilvēkiem tādiem, kādi viņi ir, un pietiekami pamatota gudrība saprast, ka nevar jau tos cilvēkus tā mainīt, kā ienāk prātā. Es domāju, ka Latvijā vajadzētu izņemt radošumu no tāda mākslinieku monopola. Un tas jau notiek. Jo patiesībā radošums mūsdienās 21. gadsimtā ir pieeja dzīvei. Tas ir mūsu dzīves veids, jo mēs savādāk netiekam galā ar pārmaiņām, ar izaicinājumiem. Mums vajag atrast radošus risinājumus, lai tiktu galā ar katru savas dzīves dienu, ar saviem profesionāliem izaicinājumiem, ar visām tām vajadzībām un iespējām, ar kurām mēs dzīvē sastopamies.